Trases būs īstenībā interesanti šodien, jo būs saķeri un nebūs saķeri un varētu būt interesanti. Tā kā jau ziemīgi apstākļi. Interesanti būs, pārāk interesanti būs. Ātrums būs noteikti, garantēts. Sniegs ir, tad jau kaut kādu ziemu varēs baudīt. Rādās, ka būs slidens. Jāmēģina jau laicīgi uzlikt labs laiks, jo mīnus sārā ir un gan jau kā nospodrinās to trasu un būs galīgi slidīgs. Tā jāmēģina viss izdarīt jau laicīgi. Tikai uz priekšu, baudam ziemu. Neko iebrauc bedrē puses. Laikam mironeni pārtrūka. Un tad tur viss slikti. Ne uz priekšu, ne uz apakaļ jāgaida, kamēr brauciens beigsies. Nomainīs puses, pēc tam uz pārējām klasēm viss būs kārtībā gan jau. Lai Somā svinētu uzvaru Kīts klasē, otrajā posmā pēc kārtas. Vislielākie aplausi šiem jauniešiem, viņi mūsu autoskolu nākotnē bez... Šīs ir, nezinu, pirmais gads, ne otrais varbūt. Trases ļoti patika un ar to tika izcīnīt arī pirmā vieta junioru klasē. Un ir iespēja cīnīties par kopvērtējumu šobrīd. Vispār tiek forši, priekš pirmās reizes, man liekas, diezgan labi. Trases diezgan stabili, tas, ka pāris reizes izslīdēja, tas tāds sīkums, teiksim tā. Prieks, ka man bija foršs skolotājs, un tad jau cerams, ka tiekamies arī reizē, nākamreiz trasē. Negāja pārāk labi. Bija daži šodi par riepu notriekšanu. Tas palīdz pēc tam ikdienā uz ielas. Tad, kad tev ir tā nejaukā situācija, tā kaut kāda stresa situācija, tu spēj, tas ir viennozīmīgi, mēs pats to esmu pieredzējis, ka tas tiešām palīdz arī uz ielas. Ir tā stresa kaut kāda situācija, kaut kāda avārijas situācija, ka tu tiec galā ar viņu divreiz ātrāk nekā nepiedaloties tādās sacensībās un nesaprotot, ko tā mašīna dara. Šitas jau ir labi jauniešiem, kur iemācīties braukt un tāpatās pa ielu arī, lai mācēties no slidēšanas un viss kā savākt mašīnu. Tā kā vairāk jau jauniešiem, kur augt uz autokrosu, rallycross un rallijiem visur, kur starts, iemācīšanās vispār braukt. Šitās īstenībā ir ļoti labas sacensības, no šitām sacensībām būtībā viss sākās, kad
teiksim, iemācies braukt ziemā, ja, un tad zini, ka tu jebkurā situācijā mācies braukt. Ipa šoseju, ipa visurien, jo nereti ir tā, ka ir dažādi braucēji ar jaudīgām mašīnām, kuri augstākās disciplīnās vienkārši tev iebrauc pakaļā tikai tāpēc, ka viņi pa slidenu nav, ja uznīst lietas, piemēram, nav baigi praktizējuši braukt, un teiksim, daudziem ir tā, ka, viņi zina pedālis, gāze, bremze, ja, bet reizēm ir tā, ka abi jāspiež ir, un tur ir tā, teiksim, šis ir ļoti labs tāds startiņš, teiksim, tam, lai tālāk, teiksim, kāptu uz augstākām līgām, un tādā veidā, šeit, kas ir vajadzīgs, pamatā jau riepa, mašīna kaut cik tāda, lai nav baigais grābs, liels un smags, vai ne, bet tā, lai var manevrēt, protams, ir jau lietiņas, kas ir bloķi un visādas tur, vai ne. Mēs pat esam kādreiz metinājuši diferenciāli sametina un brauc pa priekšu visiem, tā kā nekāds noslēpums arī tā tiek darīts. Bet, tur atkal ir savu mīnus, teiksim, citā trasē. Es noteikti ieteiktu visiem sākt vienkārši braukt ziemā, slidināties un ārsts kauls sāk sajust mašīnu, protams, ja grib pa 3 vietām pirmajām cīnīties, rieps ir ļoti svarīgs, ja kurai mašīnai, vai tur ir sporta vai nav sporta, bet rieps ir numur 1 ziemā. Tas gals ir uztaisīts rotoros. Nē, man patīkās tur tā var galā. Te ir ātrums, un tur galā ir atkal tāds veiklības brauciens, un atkal, jā, man te uz tā pēdējā bremzēšana saule pretī, un es tā īsti neredzu to bremzēšanas punktu, un vēl neesmu viņu uzķēris īstenībā, un tā. Un tur tā galā arī vienā brīdī tur sakļūdījos, tur bišķiņi tos sapinos tai čūskā, tur, kur labais, kreisais, laikam bija tais, nē, vēl viens kreisais, labais, un tā jāaizbrauc tur bišķiņ garām. Bet trasa, super trasa, jā. Es teiktu, ka šis nav iesildošais tīri uzturēt savu formā, jo kaujas aprāts tiek būvēts, un jā, tiksimies 2 nedēļām Alūksnē, lielajā rallijā. Veiksmi, izturību, veselību, un lai neapstātos pie šā,
lai kāptu tālāk, lai ietu tālāk, lai viss tas autosports iet plašumā, lai mēs varam sevi pa televīziju redzēt, ne tikai tur sporta spēles, jā, bet arī, teiksim, autosportu, jā, ļoti reti rāda. Tā kā tā. Citiem braucējiem ir vienkārši jāsāk un ir iespēja salīdzināt laiks ar manīm, ar citiem top džekiem un nevajag baidīties, ir jābrauc, jācīnās ar mums. Arī mēs kādreiz sākām 10 gadu atpakaļ. Sākām no beigām, tad pa vidu un tad esam topā.